tava dzimtenē. Saulaini rīti, sirma salna guļ uz druvām un pļavām, zeme kūp zem iglauta. Lapu plaukums smaržo savos pirmajos sveķos. Līduma tēva mūža dienas aiziet šūpodamās vieglas un nesamanāmas. Atmiņā šalds bērzi ar vijīgiem zariem un bezgalīgs pulks baltu dienu, kas pavadītas zemgales tīrumos. Republikas nopelniem bagātā meliorātora Kārļa Līduma jaunības darba pavasaros. Zāle un smilga auga līdz kokiem, pļavās drāšu pinumi un granātu bedres. Zemei vajadzēja atdot auglību. 1950. gada ziema. Ozolniekos nodibinās Jelgavas meliorācijas mašīnu stacija. Republikas lauksaimniecībā notiek plaši sociālistiski pārkārtojumi. Meliorācijas darbu izpildē rodas jauni uzdevumi. Pirmais MMS direktors Jānis Ieviņš kopā ar mehanizatoriem Donātu Zvirbuli un Aleksandru Aigaru uz ekskavātora ET-141 bāzes izveidoja pirmo rekonstruēto daudzkausnieku, kas Vissavienības lauksaimniecības izstādē Maskavā tika apbalvots ar diplomu. Laika gaitā meliorātors izauga par kvalificētu speciālistu, traktoristu, ekskavātoru un buldozeru mašīnistu. Krājas darba un reizē arī sporta uzvaras. Skan vīru kora Zemgale dziesmas pāri pirmajai meliorātoru alejai. Oktobra revolūcijas 50. gadadienas jubilejas sacensībā Jelgavas meliorātoru kolektīvs saņēma mūžīgā glabāšanā PSKP centrālās komitejas piemiņas sarkano karogu. Par 1976. gada 4. ceturkšņa darba rezultātiem Vissavienības ceļojušais sarkanais karogs kārtējo reizi Ozolniekos. Blakus Jelgavai, 36 km no Rīgas, atrodas Ozolnieku ciemats ar pāri par 2000 iedzīvotājiem. Viņi strādā ūdens saimniecības celtniecības pārvietojumā mehanizētajā kolonnā Jelgavas PMK 13. Tā ir viena no lielākajām republikā, ar gada darba apjomu pāri par 5 miljoniem rubļu. Meliorācija ir dažādu tehnisku pasākumu kompleksa lauksaimnieciskai ražošanai nepieciešamo zemju uzlabošanā un augstu ražu nodrošināšanā. Jauniešus, kas izvēlējušies meliorātora profesiju, piesaista tās romantika. Meliorātors laukā sagaida sauli, kas brien izmiglas kā zieds, apdvašodam laukus un birzes. Sagaida rudeni ar draudīgiem debešiem, sijājošiem lietiem un saulē zeltītām lapotnēm. Zinātnes un tehnikas progress, plašā celtniecība un intensīvā lauksaimnieciskā ražošana prasa dabas pārveidošanu. To paveic meliorātors. Viņa rokās ir varena tehnika, sirdī mīlestība uz zemi un savām mājām, kas ieaudzinājusi atziņu, darbs ir dzīves pamats. Aug kolektīvs, aug ciemats. Pirmā meliorātoru iela republikā. Topošies speciālisti, inženieri hidrotehniķi. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas hidromeliorācijas fakultātē mācās arī stipendiāti no ozolniekiem. Lekcijas par saimniekošanas pieredzi lasa arī PMK galvenais inženieris Zigrīts Bērziņš. Teorija, prakse, zināšanas un pieredze. Zemgales zemei vajadzīgi vīri, kas prot aizstāvēt savu domu, paveikt lielus darbus. Jelgavas vecajā pilī svētki. Hidromeliorātora diplomu saņem 1000. meliorātors Latvijā. Ozolnieku stipendiāts Uldis Rītelis atver ceļu 2. 1000. Viņi, jaunie, turpinās Jelgavas meliorātoru dinastijas.
Ieiet no pagātnes nākotnē, tas nemaz nav tik vienkārši. Tikai lieli un stipri cilvēki pārkāpj mūža robežu un ar savu darbu turpina dzīvot aiz tās. TV skardalībnieks Latvijas PSR nopelniem bagātais meliorators buldozerists Laimonis Lapse. Jau 20 gadus viņš audzina jaunos mehanizatorus. 16 jaunieši apguvuši buldozerista profesiju, iemācījušies mīlēt un saudzēt tehniku, darbam atdot savu sirdsdeksmi, kā to visu mūžu darījis pats audzinātājs. Nevelti pie Laimoņa Lapses krūtīm mirdz ordenis, goda zīme. Socialistiskā darba varonis, vienkaus ekskavātora vecākais mašīnists Imants Cīnis. Viņa sasniegumi pierāda, ka darba mīlestība ir nebeidzama. Latvijas komunisti Imantu Cīni izvirzīja par PSKP 25. kongresa delegātu. Imanta Cīņa lielās, godīgās rokas nekāda atpūta nevarētu padarīt ne īsti baltas, ne mīkstas. Tās stāsta savu stāstu. Tās bez vārdiem apliecina, ka godam nopelnīts gan apbalvojums, gan ļaužu cieņa. Devītajā piecgadē Imanta Cīņa vadīta apkalpe izstrādājusi vairāk nekā 1 miljonu kubikmetru grunts. Sieviete atdod zemē auglību, vada tehniku un tomēr saglabā sevī skaistāko dabas dāvanu – sievišķīgumu. Zeme prasa lielu fizisko un garīgo spēku. Ļeņina ordeņa kavaliere Anastāsija Ezeriņa izvēlējusies grūto daudzkausu ekskavātora mašīnista profesiju. Bieži sievietes maigajām rokām ir grūti turēt līdzi vīru dzelžainajam spēkam. Tomēr viņas darba rādītāji nebūtu neatpaliek no labākajiem ozolnieku vīriem. Visus viņus vieno dabas varenums un skaistums. Ilmāra Bērziņa vadītā daudzkausu ekskavātora apkalpe ir daudzkārtēja Republikas un Vissavienības sacensību uzvarētāja, apbalvota ar PSRS čempionu zelta medaļām. Viņu panākumu pamats – precīzs, ātrs darbs un saliedēts kolektīvs. Katrs cilvēks šajā brigādē ir īsts savā āroda meistars. Drenu licejs Visvaldis Slāģis, viens no labākajiem Republikā. 1976. gadā brigāde ierīkoja drenāžu 174 km garumā, paveicot vairāk nekā 2 gadu uzdevumu. Tā viņi kļuva par mūsu republikas rekordistiem. Mīlestība pastāvēs vienmēr. No tās nav paglābti arī melioratori. Tādēļ šīs darbu mīlošās rokas, atnesušas ziedus, turaidas rozei.
Mūsu tauta gadsimtiem ilgi pielocījusi pūru ar tautas dziesmām un tradīcijām. Tās padara mūsu dzīvi bagātāku un skaistāku. Šodien zemgalieši senajā turaidā vēl ciešāk sakaļ savu draudzību un mīlestību. Spēcīgu kolektīvu veido ne tikai darbs, bet arī sadzīves tradīcijas. Ozolniekos, tāpat kā visā mūsu plašajā zemē, ir tāda diena, kad godina melioratorus. Jau 2. gadu jūnija 1. svētdienā sapulcējas visi melioratori, lai atzīmētu savus darba svētkus. Sagaidot Oktobra revolūcijas 60. gadskārtu, svētku prieks ir dubultīgs. Daudzi kolektīvu locekļi saņem apbalvojumus. Viņiem pirmajiem paldies. Atkarotā zeme dod augļus, dēli turpina strādāt dzimtajā pusē, melioratoru kolektīvs aug. Svētki turpinās labi iekārtotajā stadionā, kas uzcelts melioratoru pašu rokām un ir viens no labākajiem lauku ciematos. Sacensībās piedalās visi. Te jāliek lietā profesionālās zināšanas, veiklība un humora izjūta. Uzvarēt var katrs, kam piemīt sportisks azarts. Šeit stadiona skaļākajā stūrī vīri pārbauda savu muskuļu spēku. Zemgalieši jau sirmās senatnē esot bijuši spēcīgi un izturīgi karotāji. Šodien visi līdumnieki piedalās īstu vīru sacensībās. Pirmie pavasara starti Ozolnieku trasē. Latvijas PSR čempionāts motokrosā. Dalībnieku vidū arī trases saimnieki. Vai šodien uzvara būs viņu rokās? Nav zināms, jo sportā uzvar stiprākais. Nevienu reizi vien Ozolnieku sportisti saviem līdzjutējiem sagādājuši patīkams pārsteigumus. Uzvaras vietējās un republikas mēroga sacensībās vieglatlētikā, volejbolā, motosportā. Skatītājs skaits pavasara čempionātā sniedzas tūkstošos. Sīva cīņa trasē, uzvarētāji un atkal jauni starti. PMK galvenie speciālisti priekšnieka Jāņa Bedeiča vadībā regulāri apspriež darba gaitu un nākotnes plānus lauksaimniecisko zemju nosusināšanā. Domā par to, kā pārveidosies melioratora profesija tuvākajā nākotnē. Īsts saimnieks raugās rītdienā. No visas savienības sabraukuši melioratori, lai apmainītos ar pieredzi un risinātu nākotnes problēmas. Jauna tehnika, būvmateriāli un jauni darba paņēmieni parādīja Jelgavas melioratoru augsto profesionālo sagatavotību. Lielu pārsteigumu un interesi viesiem sagādāja papildus ierīce daudzkausu ekskavātoram drenu likšanai. Jaunās metodas rezultāts daudzkausu ekskavātoru apkalpo tikai 2 cilvēki.
Vissavienības skolas dalībnieki iepazinās ar Vārpas polderi. Netālu no Jelgavas atrodas Kaigu purvs, viens no Jelgavas PMK ražošanas iecirkņiem. Šeit iegūst pakaišu kūdru lauksaimniecības vajadzībām. Kaigu kūdrinieki pirmie Padomju Savienībā savu ceļu būvē sāk pielietot dzelzbetona plātnes. Šādi ceļi ir lēti un ilggadīgi eksploatācijā. Nodrošina kūdras nepārtrauktu realizāciju no ieguvas vietas visu gadu. Cilvēkam šodien ir daudz problēmu. Galveno no tām mēs un apkārtējā vide. Pēc dažiem gadiem senās Stērvetes skaistumu papildinās melioratoru radītais ezers. Pagaidām šeit strādā tikai daži mehānismi. Jaunais ezers būs lieliska atpūtas vieta Republikas iedzīvotājiem. Tā Jelgavas melioratori rada vēl vienu velti cilvēkiem un dabai. Jau 1974. gada rudenī bija nodrenēts 1 miljonais hektārs republikā. Katru 8. no tiem Latvijas laukiem devuši Jelgavas melioratori.